Man bija tāds gadījums, kad es biju vēl ļoti jauns, zem 18 gadiem, un es biju lietojis alkoholu pastiprināti. Es atnācu mājās, un es ievēmu gultu aiz gultas, un no rīta pieceļos, un kāds ir saslaucījis, bet aiz gultas nebija saslaucījis. Es nezināju, kā aiz gultas arī ir. Un to bija mans tēvs izdarījis. Un mans tēvs pēc tam man vispār neko neteica par to. Tas ir tā viņa uzticēšanās, kad viņš man nekaunināja, tāpēc, kad es jau pats esmu to piedzīvojis, es taču zinu, vienīgi tādā momentā tas, ko man galīgi nevajag, lai man vēl tēvs sāk stāstīt sliktas lietas. Un tas pats bija arī mans brālis mašīnu novākoja, arī nepilngadīgs. Un viņam tēvs arī neko par to neteica. Ok, labi, saremontēs vēl kaut ko. Viņš pats pārdzīvo, un tad brālis, viņš zina, ka viņš ir izdarījis un tā. Viņš pats var pieņemt lēmumus un pats saprast, ko tālāk dzīvē darīt. Tā ir tāda viena mācība, kas man liekas ir svarīga. Ir nevajag papildus kaunināt un papildus teikt kaut ko, vai es taču tev teicu, vai vēl kaut ko. Ir uzticēties saviem bērniem.